Labrīt, ir trešās dienas rīts. Matracis bišķīt par cietu šķiet laikam. Pāris reizes bija jāmostās no nērtībām, bet neko. Viss kārtībā. Laiks iet brokastīs. Raudzīsim, ko šorīt piedāvā. Nu ko, dodamies Heraklionas virzienā. Šodien ekskursija diena pa pilsētu. Esam Iraklijā, slīpsvītra Heraklionā. Mūs sagaida ar korķiem. Stāvvieta tepat jau. Esam stāvvietā, blakus centram, pat ostas stāvvieta. Vispār izdevīgi 3 eiro stāvvieta uz visu dienu. Tepat centrs. Viens no mūsu mērķiem laikam tas cietoksnis. Tepat centrs. Toaletes pauze. Jāpaņem arī kāds atvēsinošs kokteilīts. Mojito ir ieradušies un arī riekstiņu bonusā laikam. Herakliona Venetian Port. Esam pie Rocamare Fortress. Tur tālāk ir mols. Te ir cietoksnis un te ir ēna. Varētu patīkami atrasties. Iesim tālāk uz galveno arheoloģijas muzeju, kas skaitās laikam populārākais vai tas, kuru vajadzētu apmeklēt. Tas maksā vai šausmas. Ejam uz muzeju. Muzejs par grieķu izgudrojumiem. Apkopojums, tā teikt, ko senie grieķi ir ieviesuši. Esam iekšā seno izgudrojumu muzejā. Senie grieķi ir izgudrojuši automātiskās durvis. Automātiskais svētā ūdens padevējs par naudu. Rotējošais, dziedošais putniņš. Hidroliskais telegrāfs. Ir izdomājuši. Šis jau 3. Vieni lieli izgudrotāji bijuši. Mēra instrumentu izgudrotāji. Hodometrs. Arhimēda hodometrs. Dažādi gadžeti, rīki, lai pievilinātu pircējus veikalos tirgu. Rīki un iekārtas. Medicīnas instrumenti. Šitas ir loku uzvilcējs, lai varētu uztaisīt loku. Automatizācija un programmēšana. Automātiskais teātris.
Papilonā. Vienkārši sportiskās tehnoloģijas attīstīja sportu kā tādu veselībai. Laika mērīšana. Hidrauliskais pulkstenis. Modinātāja pulkstenis arī. Ar visādām automatizācijām nodarbojušies. Vilkšanas aparāts. Hidrauliskās tehnoloģijas. Mūzikas instruments. Cits instruments. Arī militārās tehnoloģijas. Izšāvēji. Uzstādīja modinātāju uz 2 minūtēm. Ūdens no augšējā trauka iet uz leju. Kad piepildīsies, tad gaiss tiek spiests uz putnu svilpīti. Un būs skaņa tāda putnu dziesma. Un tad uzpildās trauks ar ūdeni, lai var atklāt putu. Sāk čivināt. Klusiņš, varbūt nedzird. Tagad spīstam. Tā signalizācija. Otrā stāva ekspozīcija. Izskatās pēc globus, pēc kuģa. Pirmā puzla. Kalkulātori, lai risinātu sarežģītus uzdevumus. Pirmā tic-tac-toe spēle. Cits variants. Navigācijas un ģeodēzijas kartogrāfijas attīstītāji. Tā mums ir saldējuma balīte. Šeit uzēdām saldējumu. Ejam uz priekšu, Gājēja iela, daudz veikaliņi. Ejam uz Strūklaku un tad vēl viens objekts šeit un tad kaut kur prom. Pie Musīnī Strūklakas, kura ir gandrīz sausa. Maložiem tikko padzerties un nekas nestrūklo. Nemanāmi, netīšām. Tepat tās pie Strūklakas ir arī tirgus. Iesim pačolēt. Tirgu sapirkām lukmiju un bahlavas. Ķiesele bišķi piekrauta. Tirdziņā būsim sapirkušies. Jāiet uz arheoloģijas muzeju. Tur kādam gaismas steidzās. Ejam uz muzeju. Ceļam tāda māja. Heraklionas arheoloģijas muzejs. Ejam jau atpakaļ uz mašīnu. Muzejā šoreiz neiegājām. Ja sanāks, tad atgriezīsimies. Ja nē, tad nē. Laiks jau negaida. Nu viss, riņķis pa Heraklionu būs iziets. Tepatās jau mašīna. Jābrauc uz viesnīcu. Jāatveicinās baseinos un drīz jau vakariņas. Esam atpakaļ no pilsētas Tūres. 5:30 jau. Stundiņu pa baseinu varētu papērties. Un tad jau vakariņas. Un tad jāstās, kāda aktivitāte piedāvājas pēc vakariņām šeit. Baseinā papeldēts.
Līdz vakariņām vēl kāds mazs brītiņš. Cilvēki spēlē minigolfu. Mums varbūt jāuzspēlē vismaz vienu reizīti kaut kad. Bet tagad uz vakariņām prāts tikai dodamies vakariņās. Šķiet vējš pieramies, iepriekš basēnā nedaudz pat nosalu no vēja. Tagad atkal jau liekas, ka karsts tur varētu iet vēlreiz. Kaut kāda jauna kūca. Varbūt, ka tas pats tikai savādāks noformējums. Tagad vakariņas jau ir labas. Pirmās barbekju bija bišķi piedegušas. Tālāk ir ok. Ņemu savus vārdus atpakaļ. Šitās želeņas tīri garšīgas. Šitā manna bez šokolādes gan nav ēdama. Vakariņas pēstas. Kaut kur esot šūpols. Iesim paskatīties. Šūpols. Nopirku jau kārtējo 6-paku ar ūdeni. Tas diezgan izdevīgi, 2,50 eiro. Šis viss diezgan daudz. Arī izdzeram ūdeni, tā kā labs darījums kārtējo reizi. Dienas beigās. Priekšviesnīcas ļoti labi. Vakariņas paēstas. Šodien filmu vakars. Neesmu droši, ka iesim skatīties, tāpēc ar šiem ūdeņiem šodienas video nobeigsim.